Es saprotu, ka melnā sarakstā ir kaut kādi amatpersonas, ja, nu tur. Nu, es vēl saprotu, ka tur ir, tā teikt, pietuvināti ļoti tādi cilvēki, ja. Bet Zadornovam liekt uzturēšanās atļauju, māksliniekam, komiķim, nu, pilnīga muļķība. Pilnīga muļķība, priekš kam? Lielāku muļķību grūti izdarīt, ja. Tāpat kā es domāju, piemēram, patriārha vizīte Latvijā, tā ir lieliska iespēja, vai būtu lieliska iespēja paust Latvijas, arī tā skaitā valdošo aprindu. Es arī domāju tautas noskaņojumu kopējo. Un kas mūs uztrauc, un kas mums nepatīk, un ko mēs vēlamies. Var sakot, redzēt, vienmēr vajag kaimiņam stāstīt savu satraukumu, savas bažas, savu viedokli, un ar kaimiņu, ar ko, bet ar kaimiņu jābūt dialogam. Pasties, kā tagad Krievi ar amerikāņiem. Viņi visu laiku runā, kad amerikāņi runā pirmkārt. Es nedrīkst pazaudēt diplomātisko dialogu. Tas viss sliktākais. Mēs atsakamies no diplomātiskā dialoga ar Krieviju. Tas ir pilnīgi nepareizi. Jāstāsta. Jo savādāk tavas kaut kādus izteikumus, kaut kādus soļus par tulko pilnīgi nepareizi.